Šī gada 6. jūlijā Jelgavas novada zemnieku saimniecības Līča teritorijā Transinform projekta ietvaros tika atklāts novada logo buras formā, kas kā attīstības un vertikāls simbols iezīmē novada nākotni un izaugsmi un veicina novada atpazīstamību. Šodien mēs arī atklāsim Transinform projekta ietvaros mūsu buru. Šī projekta ietvaros mums izdevās īstenot ieceri, ka mēs izveidojam savu novada logo, izveidojam karogu un izveidojam arī saukli Jelgavas novads stabilai nākotnē. Es domāju, šajā logo mēs redzam 3 krāsas – zelts, zils un zaļš. Zelts – tie ir mūsu ļaudis, mūsu strādīgā ģimenes bagātās kuplās, kuras ir Jelgavas zemgales, līdzinājumā Jelgavas novadā. Zilās ir tās upes, kuras šķērso mūsu novadu, ļoti daudz upes. Un zaļā tā ir mūsu ražas lauki, mūsu bagātā maizes klēdes. Baltijas jūras reģionu programmas Transinform projekta mērķis ir veicināt lauka teritoriju konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību, padarot tās pievilcīgākas dzīvošanai un darbam, tādējādi mazinot iedzīvotāju aizplūšanu no šīm teritorijām. Cik nozīmīgs bija šis projekts Jelgavas novada pašvaldībai? Projekts Jelgavas novada pašvaldībai ir ļoti liels iegūms, jo projektā tika izstrādāts arī ļoti svarīgi dokumenti. Tika sagatavots Elejas parka dendroloģiskais plāns un ainu ar risinājumu. Tika izstrādāta arī Jelgavas novada attīstības stratēģija. Projekta noslēguma kulminācija notika 7. jūlijā Elejas muižas parkā. Transinform projekta teltī radošajās darbnīcās bija iespējams izgatavot rotas, salocīt kuģīti un cepurīti, krāsot novada karti, likt lielo puzli, kā arī plastelīna aplikācijas un zīmējuma tehnikā atveidot Jelgavas novada logo. Kāda nākotnes plāna attiecībā uz Transinform projektu turpinājumu? Mēs jau skatāmies arī nākotnē, uz nākošajiem darbiem, kas ir jāpadara. Tuvākā laikā mēs plānojam sagatavot projektu pieteikumu skulptūras uzstādīšanai Elejas muižas parkā. Šis ir stāsts par grāfieni Dagmāru, par romantisko mīlestību, par sekošanu savai sirdsbalsī. Tādēļ šī vieta, šis stāsts, šis objekts mums ir ļoti nozīmīgs nākotnē. Tā kā novada svētki notika Elejas muižas parkā, ar kuru lielā mērā ir saistīts projekta aktivitātes, svētku programmai caurvījās grāfienes Dagmāras romantiskā mīlestības tēma.